Tu minēji arī to, ka var darīt visu pēc grāmatas, bet ir arī kaut kāds veiksmes faktors. Kaut kādā lielāka uzticēšanās ir. Ir jau, es pieņemu brīži arī, kad neiet tik gludi, kā gribētos. Jā. Kā tu izbalansē tos brīžus, kad ir tā veiksme un kad ir, kā saka... Zin kā, man ir tāds draugs no mums tās vīna baudītāja klubiņš. Viņš vienmēr saka, you good, you lucky. You lucky, you good. Vienmēr saka, labi pārfrazējot to, es domāju, ka, skaidrs, ka tev vienmēr ir lejā un augšā. Teiksim, ir kaut kāda perioda, kur tev iet labāk, kur iet sliktāk. Bet, ja tu redzi tur, uz kurien tu ej, tad, man liekas, tas tad tā veiksme nekur nepazudīs. Arī maratons vai frampniešu festivāls, ko mēs esam taisījuši, viņi visi jau nav bijuši taisīti ar aprēķinu, tagad mēs pēc 10 gadiem mums būs tur 30,000. Tas tā nekad nebija. Mēs vienkārši gribējām uztaisīt foršu lietu. Un, ja tu gribi uztaisīt foršu lietu un tu redzi to ej, tad jau tas viss nāk, viņš tā kā pievelkās aiz tevīm pats par sevi. Vismaz es tā uzskatu. Tās pārbaudas lielās, kas nāk klāt nauda, slava un kaut kādā ziņā arī vara kaut kāda par kaut kādām hierarhijām, tad pēkšņi kaut kāda situācija politizējās. Kā to tu filtrē? Tā, godīgi sakot, apmēram, ja kaut kas tāds notiksies, tad jau arī štukosim, teiksim, bet pēc tā tagad pagaidām, pat neesmu saskaries, pat neesmu par to kaut kā tā domājis. Pagaidām maratons ir, es domāju, tādā stadijā, kad viņš ir un tas ir iemesls, kāpēc es arī gribu, lai viņš ir liels notikums reģionālā līmenī, ja, teiksim, kad tas nav tikai par to, kad viņam ir jābūt. Jo, ko nozīmē būt labākajam Latvijā? Principā, ja tu esi labs tajā, ko tu dari, man tā liekas, tad, manuprāt, tad salīdzinoši īsā laikā tu vari būt labākais Latvijā. Tas nav nekāds uzstādījums. Tad, attiecīgi, tev ir jāiet, tā kā, ka tu tomēr esi kaut kādā reģionā, tu spēlē kaut kādu lomu. Tas tā kā Indijā teica, tas cilvēks, kurš Mumbajā pirmais izgudros jaunas sērkotas, viņš šķīm. Tas arī būs nākamais miljardieris. No sērijas, jā. Tagad ir bišķiņ atlicis, un tad tev, lai veicās pagaidām administratīvajā sadaļā. Tad mēs ar tevi tiekamies 15. maijā. Es ceru, ka vienos pa dienu jau. Jā, mēs noteikti mēs arī startā saredzēsimies, es tā domāju. Tu gan jau, ka tur būs kaut kur pirmajās rindās. Un kaut kad pačuks tur zvaigznes brauks. Ja tā iebildu, mēs te ilgsim kādā no pirmajām rindām. Tad tik atceries, ka startā mierīgi. Kādā gadījumā ar Kenijietu nemēģina noskriet pa viņu ātrāk pirmo kilometru. Tas ir ko tāds, viņam pēc 100 uz 200 iet visiem. Rēķina, kā viņš ieslēdz ātrumu, tā tur viņa, jā. Tā kā, un pasaules rekordists iedz. Jā. Gustavi. Tā var sarunāties. Jā, tieši tā. Labi, paldies tev.